Tuvajos austrumos turpinās aizvien karš un ASV aizvien gaida reakcijas no Eiropas pēc aicinājuma palīdzēt iesaistīties, bet vēl Vašingtonā šonedēļ ir Baltijas interešu aizstāvības dienas, kad uz kongresu dodas ASV dzīvojošie baltieši, lai neļautu piemirst arī par mūsu drošību. Un, lai uzzinātu vairāk par to visu, esam sazinājušies ar Inu Strazdiņu Vašingtonā. Labrīt. Sveika, Ina! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji! Jā, pamatīga vētra šobrīd esot skārusi ASV austrumkrastu. Vai tā jūtam arī Vašingtonā, kur šobrīd pati atrodies? Jā, nu šodien visu dienu prognozi, ka jāuzmanās no liela vēja. Šobrīd, kolēģi, ir ļoti mierīgs, lai gan pirms īsa brīža tiešām bija ļoti brāzmains vējš un lietus pa dienu bija plus 20 grādu silts, tagad knapi nulē pāri, bet vētra tiešām ir skārusi austrumu krasta štatus un daudz viet atnesusi arī sniegu. Pavisam negaidīti atkal daudzos štatos sniegs un augstums un stiprs vējš, un droši vien par šiem postījumiem mēs uzzināsim šīs dienas gaitā vairāk, bet jāteic, ka arī šodien Vašingtonā brīdinājuma dēļ tika atcelt vairāk pasākumu un cilvēki ātrāk arī beidza darbu un gāja mājās un arī lidostās atcelt un kavējās reisi, jo amerikāņi ļoti ņem vērā šos meteoroloģiskos brīdinājumus, jo tiešām, ja Amerikā sola vēju stipru vai lietu, tad tiešām tas arī tā būs, bet par laimi šobrīd Vašingtonā izskatās, tas būs gājis garām. Kolēģi? Jā, prieks dzirdēt un redzēt, ka ar tevi viss kārtībā un esi drošībā. Protams, kā jau teici par vētras nodarītajiem postījumiem ASV, tad arī ziņosim vēlāk. Šajā brīdī gan arī par vētru, bet par to, kas ir politiskajā arēnā sacelta, vai NATO valstis aizvien neatsaucas ASV prezidenta aicinājumam palīdzēt nodrošināt naftas kuģu ceļu caur Hormuza šaurumus, ko tad viņš bija iepriekš arī aicinājis. Jā, šī lielā politiskā vētra šeit Vašingtonā prezidents Trumps arvien aicina NATO valsts atsaukties. Nav šobrīd ziņu, ka būtu valstis atsaukušās prezidenta aicinājumam doties uz Hormuzu ar kuģiem, palīdzēt atmīnēt teritoriju un arī pavadīt šos kuģus cauri Hormuza šaurumam, jo nav skaidrs, cik bīstama un patiesībā ir viedoklis par to, ka šī operācijas varētu būt ļoti bīstamas, pretēji tam, ko saka prezidents Trumps, ka tas būs ātri un vienkārši. Un jā, šobrīd šīs reakcijas vēl nav, un prezidents Trumps patiešām ir dusmīgs. Arī šodien vairāk kārt tiekoties ar žurnālistiem pauda savu attieksmi, sakot, ka ASV ir palīdzējušas pārējām NATO valstīm un šobrīd nesaņem šo palīdzību pretī. Viņš arī sacīja šodien, ka citas valstis ir piekritušas palīdzēt. Viņš neminēja vārdā, teica, ka valsts sekretārs Marko Rubio tās vēlāk nosauks, bet pagaidām šāda informācija nav. Un arī prezidents šodien runāja par Ķīnu, jo arī Ķīnai, kā viņš sacīja, ir ļoti svarīgs šis Hormuza šaurums, arī eksportējot, caur to vedot naftu, kas ir ļoti, ļoti būtiski arī Ķīnai. Un tāpēc viņš arī ir runājis ar Ķīnu, lai tā palīdzētu šajās operācijās, bet izskatās pagaidām arī tur nav atbildes. Bet prezidents šodien apstiprināja, ka viņš atceļ savu vizīti Ķīnā, kas bija plānota marta beigās, aprīļa sākumā. Lūk, ko viņš sacīja, paskatīsimies. Es gribētu braukt, bet kara dēļ vēlos būt šeit. Tāpēc mēs esam lūguši to atlikt apmēram uz mēnesi. Es ceru būt kopā ar viņiem. Mums ir ļoti labas attiecības, bet kara dēļ to tagad nevar. Tur nav nekādu triku. Vienkārši mums tagad notiek karš, un man ir svarīgi būt šeit. Bet šodien viesosies Baltajā namā Japānas premjerministra, un arī Japāna ir viena no šīm valstīm, kas ļoti izjūt šī Irānas kara sekas arī naftas eksporta dēļ. Un paredzams, ka prezidents Trumps arī runās par Japānas iesaistīšanos šajās operācijās, lai gan Japāna arī šobrīd nav teikusi savu jā. Kolēģi? Ina, Irānas karš pat labam pārņēmis visu ASV ārpolitikas uzmanību, bet šajās dienās Baltijas valsts arī atgādina par sevi Baltijas interešu aizstāvības dienās ASV. Kas tajās īsti notiek? Jā, tas ir ikgadējs pasākums, kad baltieši, lietuvieši, igauņi, latvieši, kuri dzīvo ASV diasporas tautieši no visiem štatiem sabrauc šeit Vašingtonā un paši tiekas ar kongresmeņu un senatoru pārstāvjiem, ar viņu
palīgiem, ar viņu grupām, ar viņiem pašiem un stāst par Baltijas vajadzībām, atkārto un vēlreiz uzsver, cik svarīgi ir ASV palīdzība mūsu aizsardzībai, mūsu drošībai, cik svarīgi ir palīdzēt Ukrainai, kas ir neatņemama daļa no mūsu drošības. Un tas viss šajās dienās šeit Vašingtonā un patiesībā pateicoties baltiešu nepārtrauktam darbam gadu desmitu garumā, Latvija patiesībā arī atguva neatkarību un arī iestājās NATO pateicoties šīm aktivitātēm. Un arī tagad nesenākā vēsturē Kongress atbalstīja naudu finansējumu Baltijas drošības iniciatīvai, un arī tas ir lielā mērā pateicoties tieši ASV dzīvojošo Baltijas tautiešu iniciatīvai un aktivitātēm. Un jā, šodien rīt baltieši šeit ļoti aktīvi darbosies Kongresā, runās un stāstīs.